Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Priecājamies ar jums tikties nedēļas nogalē raidījumā Aktuāla diskusija. Šodien runāsim par gan pagātni, gan arī šodienu un tagadni. Raidījuma tēma ir 25 gadi pēc barikādēm. Ko tālāk? Studijā esam aicinājuši divus brīnišķīgus brašus vīrus. Man gribētos teikt jauniešus, bet laikam es tā neuzdrošināšos teikt. Andaru Ignacu un Mārtiņu Zeimani. Jūs abi esat Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā, pārstāvju organizāciju, par kuru mēs arī nedaudz vēlāk runāsim. Vispirms, jūs atminaties barikāžu laiku? Droši. Man bija tajā laikā 10 gadi, un tas, ko es atceros, bija tāds ģimenei satraukums. Televizorā tādi kadri bija tas slavenais balets. Un, kas ilga, ļoti ilgi. Jā, ilgi uz apli viņš tur griezās, un tad mums tāds šoks bija, ka mēs citu neko nerāda. Tad tēvs un māte mēģināja tā izskaidrot to situāciju tā mīksti. Bet tā kopumā, tagad analizējot, saprotu, ka man vecāki ļoti sargāja no tā visa. Un tā barikāda arī man mājās bija, neļāva iet ārā. Un tā tas izpauda. Tāds satraukums kopā, jā. Jā, Mārtiņ. Jā, man savukārt bija arī principā ļoti līdzīgi, jo man tajā laikā bija 9 gadi un nekāds beigais atbalsta sniedzējs barikādēm. Es noteikti tajā brīdī nevarēju būt, vismaz tā uzskatīja vecāki. Un es šīs barikādes pavadīju mājās aiz aizvērtām durvīm pie televīzijas ekrāna. Un vecāki, jā, viņi bija diezgan aktīvi dalībnieki. Un es atceros tos brīžus, kad viņi brauc uz Rīgu, kad kāp tajos autobusos, kas bija saorganizēti no pagasta. Un tāds diezgan trauksmēns brīdis bija. Ja nav noslēpums, kurā pagastā jūs dzīvojat? Mēs dzīvojam Ogres rajonā, Ogres galā. Ogrenietis. Jūs atminaties vispār to laiku un jums kaut kādas starpības starp pirms barikādēm un pēc barikādēm vispār eksistē kaut kādas atšķirības? Ja godīgi, tad tāda ļoti liela atšķirības neizjūtu, jo bija 9 gadi. Tāds it kā tāds apzināts vecums, bet man liekas, ļoti daudz lietas es neapzinos. Zinu, ka bija diezgan grūti ar pārtiku, bet es to mūsu ģimenē neizjūtu. Jūs vienīgais dēls? Nē, vēl māsa. Un vienīgais, ko es izjūtu, tas bija, man liekas, skolā, kad pienāca brīdis kļūt par pionieru, tad neskapēc tas viss kaut kā pārtrūka un kļuvām par ausaklīšiem laikam vai par sprīdīšiem. Bet oktobrēns bijāt? Nē. Jūs arī uzspējāt? Es paspēju būt oktobrēns, jā, ļoti gaidīju būt par pionieri. Vīlāties? Mazliet laikam vīlos, jā, ļoti gaidīju un gribēju uz tām nometnēm tikt, par ko tur runā visu laiku. Un arī citiem pēc tam oktobrēniem spraust to zvaigznīti, un tā likās tas tā svarīgi. Un, jā, tas tāds. Jūs mazliet ticējāt vispār no tam, ko jums stāstīja, kas ir oktobrēns un pēcteiciņš Ļeņins? Mums bērndārzā, es atceros tādu spilgtu tādu kadru, kad, jā, bērndārzā mums bija tāds pie sienas, viņa portrets. Tas bija tāds, es atceros, kad bija zaldāti atnākuši, demonstrēja kaut kādus paraugu demonstrējumus tur. Bet tā kopumā tā ideoloģija laikam nebija tik ļoti, vismaz tur Ogrē, kur es gāju bērndārzā. Tad jūs arī Ogrēnietis? Jā, es arī esmu Ogrēnietis un visu jaunību ir bijusi Ogrē. Līdz ar to tā nevarētu teikt, ka tas režīms kaut kā... Es atceros to atšķirību, kad mans tēvs un māte vairāk strādāja. Viņi bija darbā, viņiem konkrēts darbs bija, konkrēti laiki, konkrēti amati. Teiksim, tādā ziņā es atceros, ka tas bija tāds laiks. Par ēdienu runājot arī kaut ko minimāli, ja, ka tur banāns pēkšņi varēja vairāk iegādāties, tur kaut kāda importa preces
viss košlenis, kā bērniem, jā. Kad jūs sākāt vispār saprast, kad jūs tā konstatējāt, wow, mēs dzīvojam Latvijā, brīvā zemē, valstī, tā ir mana tēva zeme, kad jūs par tādām lietām sākāt domāt? Jo skolā skaidrs jums līdz 9, 10 gadi, tas ir 3. 4. klasa. Tur daudz neko nemācīja. Es, manuprāt, apzinājos tādā pamatskolā vēl, kad mēs mācījāmies un bija šīs vēstures stundas, kad sāka stāstīt par to, par vēsturi, par Latvijas vēsturi, kā Latvija ir cēlusies. Manuprāt, tikai tad es sāku apzināties par to, kad mēs esam neatkarīga valsts, kad bija tāds lepnums arī par to? Ziniet, bija, jā. Tas bija pamatskolas laiks, tieši 8. 9. klasa, bija ļoti labs vēstures skolotājs, kurš bija arī skolas direktors, līdz ar to ļoti liela cieņa pret viņu un respekts. Varbūt tāpēc arī uzmanīgāk klausījos tajās vēstures stundās. Un, tas bija tāds pirmais punkts, man liekas, kad es tā apzinājos. Jā. Ja, manā gadījumā es tā tīnu atpakaļ un saprotu, ka visu cauri pamatskolu un vidusskolu man nebija nekā tāda apziņa vai tāda sapratne par to, ka ir brīva vai nav brīva valsts. Un, teiksim, bija vienkārši Latvijā dzīvoja, jā, man patika. Es biju tāds vairāk nometņu cilvēks, līdz ar to es biju ļoti fokusējos, kas ir ar jauniešiem saistīts, ar nometnēm, kas ir ārpus pilsētas kaut kas, un tur to politiku un ekonomiku tā nejūtu. Un kaut kādā brīdī, kad es jau sāku studēt, varbūt kaut kādas nojausmas sāka rasties. Jā, pa barikādēm biju arī dzirdējis, ka tur nošāva, teiksim, to operatoru, un Guido Zvaigzni viņu sauc, un to es tā spilgti atceros, bet likās tāda netaisnība, bet arī no otras puses tā kā īsti nevar saprast, kas bija tas ienaidnieks, kā tur tas viss izvērtās, ļoti daudz tādi stāsti, tāds baigas bardeks likās tajā visā stāstā, un tad es tā neiedziļinājos. Kurā brīdī jūs sapratāt, ka Oktobrēni ir vispār tāds jocīgs Oktobrēns? Kas viņš ir? Līdz manim laikam tā sakne neaizgāja. Kāpēc es esmu Oktobrēns? Vienkārši es to pieņēmu par tādu, ka tas tā ir dabīgi, ka tas tā vienkārši notiek. Vienkārši ir konkrēts vecums, ka tu paliec par Oktobrēnu, pēc tam kaut kādā brīdī tu esi pionieris un vispār nebija nekādas citas varianti, ka varēja nebūt. Jā. Tāda kā spēle. Es domāju, ka daudziem arī tajā vecumā ir tā, kad viņi īsti to neapzinās to būtību. Ja? Visi iet, es arī, un foršajā šīs nometnes, ja? Tādā ziņā, man liekas, bērni. Jā. Jūs varat atklāt pēc profesijas, kas jūs šobrīd esat katrs? Tieši šobrīd es nodarbojos ar to, ka es attīstu tirzniecības tīklu visā Baltijā. Kopumā mums ir vairāk kā 180 partneri, kuriem strādājam. Un tāds diezgan dinamisks, aizraujošs, interesants darbs. Un diezgan daudz aizņem laika un maz ir brīvā laika. Bet jā, esmu biežāk ārzemēs nekā Latvijā, šeit uz vietas. Un, ja Lietuva, Igaunija var saukt par ārzemēm, noteikti, ka var. Šodien jau jā. Jā, Andari, jums? Jā, es esmu IT jomā grozījies visu to laiku. Jā, arī tagad strādāju tā kā uz seju un sniedzu pakalpojumus konsultācijas tieši IT jomā. Redzot to, kā mainās gan politiskā, gan ekonomiskā situācija Latvijā, dzirdot to, kas notiek, kā brauc prom, kā brauc šurp, kas brauc prom, kas brauc šurp. Nepārtraukti notiek maiņas. Ko jūs par to domājat? Kā jauni cilvēki? Ir diezgan bēdīgi man kā latvietim apzinoties to, ka skatoties uz savu valsti un redzot viņu tādā stāvoklī, kā viņi ir šobrīd, man ļoti sāp sirds, jo ja mēs skatāmies pagātnē, teiksim, kas mēs esam un kas mēs varējām būt, tad es saprotu, ka mēs to visu esam zaudējuši, dzīvojam kaut kādos maldos, un pamazām mūsu mazā valsts tiek iztirgota. Vēl ir ko tirgot?
Es domāju, ka vēl ir, jā. Vēl latviešu mēs esam šeit, jā. Bet, es domāju, jā, mēs kā tauta esam noteikti kā resursi, kā cilvēku resursi. Un es domāju, ka jā, kad vēl ir ko tirgot un tas turpināsies, un mēs neko nedarīsim. Un, nu jā, tas tās diezgan sāpīgs punkts, man liekas. Un, ja runājam par braukšanu projām strādāt uz ārzemēm, tad es domāju, ka tas nav apstājies. Kad turpinās izbraukšanas, varbūt tas nav tādā tik masveidīgi, kā tas bija pēc krīzes, ja, kad cilvēki bija nonākuši strupceļā un viņiem vairs nebija iespējas nopelnīt, kur nu naudiņu maizītē, ja, viņi nespēja savus kredītus apmaksāt. Un, nu jā, es domāju, ir ļoti mazs procents, kas atgriežas. Ļoti mazs procents, milzīgs procents no aizbraukušajiem. Es domāju, ka nu, tuvāko 10-20 gadu laikā noteikti neatgriezīsies. Es skatos, jums ir gredzens. Tātad jūs esat laimīgi precējies. Laimīgi precējies. Jā. Fantastiski. Jums bērni arī ir? Jā, šobrīd sieviņas stāvoklī. Wow. Nu, es gribu teikt slavu Dievam, lai Dievs svētī bagātīgi. Dievs tiešām svētī. Un jums nekad nav bijusi doma braukt projām? Es esmu bijis projām. Esmu nostrādājis gadu Anglijā un esmu sapratis, ka tā ir bijusi pieredze, vērtīgs brauciens, valoda, kontakti, pieredze, kas ir vissvarīgākais. Taču es sev neredzēju tur. Es redzu savu pienesumu šeit, mūsu valstī, Latvijā. Bet tur var nopelnīt. Arī šeit var nopelnīt. Arī šeit var nopelnīt, strādājot un prātīgi tērējot. Jo es uzskatu, ka daudzas mūsu problēmas rodās arī no tā, ka mēs nemākam naudu tērēt. Tur mēs varam skatīties uz izglītības sistēmu arī, kas mums nemāca tērēt pareizi naudu. Līdz ar to ir šīs problēmas. Jā, Andar, jūs arī esat precējies? Jā, es arī esmu precējies. Un ir divas meitas. Wow! Un, arī gribu sacīt, lai Dievs svētī. Paldies, noderēs. Un, jā, runājot par aizbraukšanu, Ir īpaši ar jūsu specialitāti, IT pa visu pasauli pieprasīt. Es esmu domājis par to jautājumu, bet nevienā brīdī nav bijusi tāda silta sajūta par to. Varbūt, ka es pēc dabas varbūt esmu neatlaidīgs un tā kā kaut kur tas mijās kopā varbūt. Un, bet vairāk, man liekas, ka tas ir arī nedaudz saistīts ar to, ka es esmu bijis tajās nometnēs, redzējis to kaut kā daba tuvina. Ja, daba. Draugi, protams, un man ir svarīgs, laikam, tās attiecības. Un kā es redzu, es domāju, kāpēc neesmu aizbraucis, un es kaut kā varu pateikties saviem vecākiem par to, ka pirmkārt viņi man ir kaut kā sargājuši no tās visas finansiālās lietas, un nav teikuši par saviem kaut kādām saistībām, parādiem, vai tur vienalga, kas tur ir bijis. Daudz ko pat vēl šodien nezinu. Bet jā, runājot, teiksim, par aizbraucējiem, es esmu arī runājis pats un arī klausos, ko cilvēki runā par to, ka katram jau ir savs stāsts, kāpēc viņi tur brauc. Un, protams, mēs varam sākt tur analizēt, tiesāt vai spriedelēt par to, kāpēc tur tas viss ir, bet es domāju, ka tas noslēpums ir ģimenē, kāpēc cilvēki brauc vai nebrauc, kāpēc viņi izlemj palikt lojāliem vai nē valstī un tam, ko viņi dara. Arī tā pati profesijas izvēle, ja, kāpēc tu mācīsies, ko tu gribi, kas tu esi. Un es arī vadu alfa kursu, un es arī tur saskaros ar to, ka cilvēki līdz galam tāds jautājums nespēja atbildēt, kas viņš ir, kāpēc viņš tāds ir, kāds ir viņa dzīves jēga, mērķis. Un viss tādas lietas. Un interesanti, ka tas prasa laiku, lai to visu tā kā saprastu, lai izprastu sevi. Un es esmu kaut kur jaunībā dzirdējis, ka cilvēki meklē, kas ir uz mēnesi, lai tik būtu tālāk no tā, lai meklētu, kas ir tevī. Nu, kaut kur tā, un tas man vienmēr tā aizķērās. Un, jā. Jūs varat nodrošināt savus ģimenes? Nu, es pieņemu, ka jūs varat nodrošināt. Tīri finansiāli. Cenšamies to darīt. Vai jums ir drošība
par to, teiksim, tuvākā gada laikā. Šī gada laikā. Mēs esam gada sākumā. Jums ir tāda pārliecība, viss būs labi, viss sakārtojās, krīzes gada, protams, jau 2008. ir aiz muguras, nav problēmas, viss ir pārvarēts, ir zaudējumi, ir kaut kas, bet mēs tagad nesen te lasīju, ka mēs tērējam uz nebēdu atkal Latvijā. Tad viss atgriežas atpakaļ. Vēl, paldies Dievam, nav uzsākta tā milzīgā kampaņa, kas bija pirms 2008, 2005, 2006, 2007 ar kredītu došanu. Kas, faktiski es viņu saucu kā noziedzīgu kampaņu, jo cilvēkiem, kuri nesaprata pareizi, kā jūs atzījāt, neiemāc, kā rīkoties ar naudu, tagad ņemi, kādā apjomā tu vēlies, un nebēdā par atdošanu, un tā pēkšņi kļūkts atdot tūlīt un tagad, un pēc tam ar milzīgiem procentiem. Labi, tā ir pagātne, bet jums ir drošība? Es gribēju varbūt papildināt par to krīzi, kad manā izpratnē krīze bija tad, kad ne jau pēc šo te kredītu lielā burbuļu plīšanas, bet tieši tā, kad šī krīze bija tad, kad cilvēkiem bija iespēja paņemt šo naudu, bet viņi nezināja, ko viņi darīt. Es domāju, tā bija krīze. Labs jautājums īstenībā, vai mēs spēsim sev nodrošināt rītdienu. Es cenšos skatīties nākotnē un cenšos veidot kaut kādu tādu drošības pilvenu, cik vien iespējams. Nekad nevar zināt, kas būs rīt. Šajā kontekstā, pagājušajā gadā, tad, kad sākās Ukrainas krīze, kāds bija jūsu izjūtas? Nebija domas, vai nevajadzēs tagad mums braukt uz kaut kādām barikādēm? Bija tas laiks, tāds ļoti kutelīgs. Arī mums, mēs ar Mārtiņu visu kaut ko domājām, visādas stratēģijas, sākām domāt, varbūt jāiepērk kaut kāds izdzīvošanas komplekts. Rīsu, sauzu pārslas. Jums namos ir pagrabi tādi stabili stingri? Nē, nekas tāds pašlaik, protams, nav. Domājām, kad tad sākām domāt, kur labāk slēpties, ja jāslēpjas vai mežos vai pilsētās, un tad tāpat vai iesim barikādēs vai nē, ja būs tādas, vai būs pretošanās, vai dos ierocis, tad ko darīs, jā. Visādas tādas domas bija, domājām visādas plānus kodētos, kā kaut kur satikties, un tās bija tāds jocīgs, kaut kur pat vienā brīdī nofilmēja mums paziņā, veda tankus tur pa dzelzceļu, un tad arī tā likās, kaut kas toņās būs, un viss tāds uz adatām bija. Bet jā, bija tāds jocīgs noskaņojums. Te pašā laikā, ja godīgi, tas satraukums bija, bet ja kaut kas notiktu, man liekas, ka ļoti reti, kurais būtu gatavs kaut ko, sākt rīkoties. Ir tīpaši pilsētā, kam ir kaut kādi krājumi, daudz ir atkarīgi no elektrības, tādas strateģiskas lietas, kas agrāk iespējams, var redzēt, ka ir bijušas, jā, tagad. Paldies, un jūs perfekti aizgājāt uz man nākošo jautājumu. Šodien. Mums ir par ko nostāties, cīnīties. Jūs redzat reālu tēvzemi, dzimteni. Protams, dzimteni ir šī, piedodiet, ka es tā teikšu, teritorija. Šobrīd viņi ir atvērto, vienkārši pļāva, es atvainoju, es nerunāju ar nicinājumu pret savu valsts, man tas sāp. Man sāp tas, ka mēs esam pārvērsti par kaut kādu ganību lauku, kur mīdās, iet pāri, bari. Man tas sāp. Tāpat laikā mēs it kā atrodamies ļoti drošā zonā, tur mūs aizsargā un tur vēl nezinu ko. Bet patiesībā, piedodiet man skatījumu, bet es to redzu, tā ir ņirgāšanās par mani, kurš es esmu atdevis faktiski jau visu savu mūžu, man jau ir 60. Un tālāk es priecājos, man ir brīnišķīgi bērni, man ir brīnišķīgi mazbērni, viss ir fantastiski, bet man rūp tas, ja man nebūtu Dievs, tad es šeit pat laikam nesēdētu, tad man būtu kaut kāda cita rīcība. Es neteikšu kādu, jūs varat noprast.
Bet paldies Dievam, ka man ir Dievs, un līdz ar to man ir cita vēsts, ko sacīt. Bet patiesībā jūs redzat, ir jēgas tagad taisīt barikādes, ja vēl kaut ko. Pirms tam jūs ļoti labi pateicāt, gandrīz jau viss ir izpārdots. Kas tad ir mums pašiem? Piedodiet, ka es tā varbūt neskeptiski, bet tādu pesimistiski, bet tas nav pesimisms. Es esmu realists. Un es skatos realitātē, man sāp tas, kas notiek. Man jau sen sāp. Es sen jau kliedzu. Man sen jau sāp tas, ka vienreiz gadā pa Rīgas ielām bradā ne tie, kam vajadzīgs ir bradāt. Man tas sāp. Tāpēc, ka es zinu to, kāds būs Dieva sods, ja mēs turpināsim. Un ne tikai tajā vien. Es tiešām ar prieku skatos, jūs abi esat laulāti, nedzīvojat partneru attiecībās. Šodien tas ir partneru attiecības ir ļoti populāri, arī kristiešu vidū. Un tādā veidā mēs faktiski paši jau esam vainīgi, ka tā zeme ir noplicināta, ka faktiski ir pārvērsts kaut kādu caurstaigājumu pleķi, piedošanu. Es negribu. Ja būtu iespēja atgriezt atpakaļ ar stingrām robežām, ar stingru valdību, kur ir patiešām vīri ar mugurkaulu, kā tas ir Dievvārdā rakstīts, kā tas ir pēc principu, kā tas ir no Dieva, kā Dievs to ir paši saka. Es esmu gatavs iet kaujā. Jā, arī kaujā. Bet no kurienes rodās tas mugurkauls ir jautājums? Kas viņu rada, kas viņu izveido? Vai viņi piedzimst ar mugurkaulu, vai tur ir kaut kas apakšā? Jā. Es domāju, ka... Jeb te varbūt ir jāsaka, jā, pareizi jūs sacījāt, kas viņu rada, kas viņu veido to mugurkaulu, jā. Jā, vai nav tik tā, ka... Jā, man arī sāp, kas notiek, bet tad ir man izvēle, kā es reaģēju uz to, teiksim, uz to situāciju. Ar bezcerību, man liekas, ka to visu nevar atrisināt. Es Dievam prasu tādu cerību. Nevar noliegt, ka daudzas lietas, kā es rīkojos, izriet no tā, ka es dzīvoju kristīgu dzīvesveidu. Un arī, teiksim, ja mēs runājam par to, kas man ir šeit tur, un vai man ir paļaušanās uz nākamo gadu, gan ekonomiski, gan kādā citādākā veidā, tad es kā kristietis saprotu, ka ir tāds foršs stāsts, ko es ik pa laikam stāstu, par 3 vīriem, kuri ir izbraukuši ceļot, un Dievs tā kā viņus pavada, un Dievs viņam saka, kad apmetieties pie kalna, celiet teltis, pārnakšņosiet šeit, un pirms viņi iet gulēt, Dievs viņam atkal saka, izejiet ārā no teltīm, salsiet sev akmeņus. Un no rīta jūs būsiet gan priecīgi, gan bēdīgi. Viņi tā arī izdara, cik nu kurais paņem, akmeņi, pienāk rīts, un viņi tādā veidā pamostās un atcerās pēkšņi, ka Dievs teica, ka jūs no rīta būsiet gan priecīgi, gan bēdīgi. Kā tas var būt? Un tad viņi atcerās par tiem akmeņiem, viņi iet skatīties, kas tiem akmeņiem, un skatās, ka visi tie akmeņi, ko viņi salasījuši, ir pārvietušies par dimantiem. Un priecīgi, tāpēc, ka diamanti. Bēdīgi, tāpēc, ka nesalasīja vairāk. Un es kaut kā šo visu mēģinu to līdzību lietot savā kristīgā dzīvē, kad tad, kad es nomiršu un redzēšu, ko Dievs bija sagatavojis priekš maniem, es būšu bēdīgs, ja es to nebūšu lietojis. Un, kaut kādā ziņā, varbūt tā naivi skan, bet es mēģinu ļoti praktiski mācīties, ko nozīmē paļauties uz Dievu, bet te pašā laikā nesēdēt uz vietas, nebūt pasīvam. Un es ļoti saprotu, ka viens ir tas, kas ir rakstīts Bībelē, visi tie principi, bet izveidot tādas personīgas attiecības Dievu, kā viņš pret manīm attiecās, ko viņš grib manā dzīvē. Un tas viss noved līdz tam, kad ir finansiāla situācija, kur es varu nodrošināt savu ģimeni,
Bet es arī saprotu, ka tas viss ar kaut kādām pāris lietām korelē manā dzīvē. Viena no lietām ir, protams, 10. tiesa. Es uzticams tajā. Un es ir dodošs, palīdz citiem, dod, pacelt citus. Ne tikai ar finansiāli, bet kaut kā arī savādāk. Ar kaut kādām iemaņām, ar kaut kādu laiku, it īpaši ar laiku. Un viena no lietām, man liekas, kas var palīdzēt un par ko vajadzētu domāt, ir draudze, kas izglīto sabiedrību. Draudze, vispār kristieši. Man liekas, ka to nevar izdarīt, ja nav tā kā pats īsts pats ar sevi. Tu nevari zināt, kas tu esi, kāpēc, kas tevi motivē. Tīpaši, kad sāk runāt kristīgā sabiedrībā par naudu, tādi visādi jocīgi stereotipi nāk ārā, un tad beigās liekas, ar ko tad īsti jācīnās. Nu jā, mēs arī esam biedrībā, kur mēs tā kā saprotam, ka viens no tādiem etapiem ir sabiedrības izglītošana. Un mēs esam spiesti, laikam, to visu tā runāt no biedrības skatu punkta, nevis no draudzes. Protams, arī tajā draudzē, kur es eju, to atbalsta. Un arī, teiksim, tas alfa kurs, tas arī ir viens no izglītošanas metodēm. Ja. Jo tas mugurkauls, man liekas, ka viena no sastāvdaļām ir vērtību sistēma. Vērtību sistēma, pēc kuras tu esi gatavs arī dzīvot un būt nelokāms tajā. Jā, lūdzu. Manuprāt, ir tā svarīgi ir saprast, apzināties to patiesību. Ja. Tas, kad, ja mēs skatāmies uz šī brīža situāciju, tad ir jāsaprot, ka tas nav normāli, tas, kas notiek. Ļoti daudz cilvēku, it sevišķi runā ar vienaudžiem, viņi uzskata, ka šodien ir tā, rīt jau būs labāk noteikti. Bet tas ir maldīgi, un man liekas, ja mēs skatāmies uz šī brīža situāciju, un tieši kas notiek ar mūsu valsti politiskajā līmenī, un ļoti daudz lietas, es nezinu, cilvēks, pat akls cilvēks redz, vai saprot to, cik šī problēma īstenībā ir nopietna. Un, ja mēs skatāmies sen pagātnē, tad Latvija vien brīdi jau šādā stāvoklī ir bijusi. Kad tas, manuprāt, ir 19. gadsimta beigas, ja, kad arī bija latvieši nevēlējās apzināties to savu identitāti. Ja. Tur bija pārvācošana, ja, laikam saucās, kad bija šie kārklu vācieši un tā tālāk. Un tikai mainot kaut kādas lietas, tik ienes šīs vērtības, par kurām stāvēt valstī un sakārtotas lietas, un tikai tad kaut kas notika. Un daļai es pat teiktu, ka tas, varbūt ne pat daļai, es domāju, ka liels iemesls tam bija tieši šī Dieva atzīšana, Dieva klātbūtne. Ja mēs skatāmies uz Latvijas himnu, ja, kas patiesībā ir lūkšana Dievam. Tāpat interesants fakts arī, kad barikāžu laikā ļoti populāri bija Ievas Akrāderes dziesma. Un mēs atceramies, par ko bija šī dziesma, kad Ieva Akrādere lūdz par to, lai Dievs mums palīdz. Un ja mēs skatāmies tajos laikos, kādas bija baznīcas, viņas bija pārpildītas ar cilvēkiem. Ja. Un, kas šodien ir noticis jūsuprāt? Kāpēc tas viss ir mainījies? Kāpēc 25 gadi ir aizritējuši? Alfas kursi ir, svētdienas skolas, maziem, lieliem, visādi ir. Viss ir atļauts, bībeles, dažādas versijas, grāmatas, filmas. Es runāju par kristīgām. Vai tad te nav izglītība? Smelies ir. Es teiktu tā, ka atkal šī ir krīze, kad mums ir iedot brīvību, bet mēs nezinām, ko ar brīvību darīt. Kad mēs viņu varam izcīnīt, bet mēs esam atslāpuši. Un mēs esam savā brīvā valstī, bet īsti mēs nezinām, kā saimniekot mūsu zemē. Tā ir, man liekas, lielākā problēma. Sakat, man pret acīm aina ir, ka jūdu tauta dabūja brīvību. Un kaut arī viņi bija tuksnesī, viņi faktiski arī vairs nesaprata, ko darīt.
Viņi bija gatavi visu, labi, tur daļu zelta, vienalga paņemt visu un uztaisīt sev teļu un ap to dancot. Tas brīvības reibums, bet 25 gadu, tā kā vajadzētu jau beigt reibonī dzīvot. Kaut kur dzirdēju tādu teicienu, apēstu maizi ātri aizmirstas. Nevar noliekt, kad arī man ir tāds kad es bieži vien aizmirstu tādas lietas, kas tikko ir pagājušas secen, ja, un kaut kur ir paveicies, ja, kaut kas ir labs noticis, tās lietas kaut kā aizmirst, tās nenovērtē. Sākot ar lietām, beidzot ar cilvēku attiecībām. Ja, turpat ir vecāki. Ja. Un kaut kā es ievēroju, ka es noteikti domāju, ka daudz ievēroju, ka tad, kad lietas pazūd, tad tu sāc viņas vērtēt, ja, un domā, kaut es vairāk varētu laiku pavadīt, ja. Viens uz nāves gultas nav teicis, kaut es vairāk varētu laiku pavadīt ofisā. Un es domāju, ar brīvību tieši tāpatās ir, kad mēs aizmirstam un mēs nemākam nosargāt. Mēs nesargām, mēs iegūstām kaut kādas lietas, bet pēc tam nemākam sargāt. Ja. Jūs esat jauni, spēcīgi. Faktiski mūsu nākošā paudze, kurai vajadzētu uzņemties atbildību. Atvainojos, ka es tā saku. Jums vajadzētu varbūt iet valdībā, mainīt visus likumus, kaut vai pašvaldībā, sākt ar ogri, jūs esat domājuši par tādu virzienu. Es personīgi par politiku neesmu domājis. Man vairāk patīk tas princips, kad mainies pats, maini savu kaimiņu, maini savu pagastu, maina savu novadu un maina savu valsti. Es domāju, ka es kaut kā tā to redzu, kad ar politiku. Jā, mums ir krīze politikā. Es piekrītu, ka mums nav spēcīgi politiķi un es uzskatu, kad mums pietrūkst tādu politiķu, kam ir divi cilvēki, teiksim tā, ja, kas nododās vairāk citiem nekā sev pašam, ja, nekā pats sev to labumu meklē. Un, ja mēs skatāmies šobrīd, vai mums apkārt tāda ir, ja mēs skatāmies politiķu aprindām, es nevienu tur tādu neredzu. Un, man liekas, viens variants varētu būt tāds, ka mums ir jāaudzina šī paudze, vai pašiem jāaug un ir jāveido šādi cilvēki, ko tur likt. Jo... Bet, Mārtiņ, atļausiet vienkārši jautāt, kur tad mēs dabūsim, ja baznīcas paliek tukšāks? Jaunā paudze iet jūs draudzēs? Daudz. Mūsu draudzē ir ļoti spēcīgi tieši šī jauniešu kustība. Brīnišķīgi. Cerēsim, ka būs un ka viņi ies, bet daudzkārt jau esmu tos teicis šeit no šīs studijas, ka Latvija taču gandrīz viss ir kristīta. Sākot no bērniem un beidzot ar veciem ļaudīm. Lielākā daļa ir kristīta. Mums taču vajadzētu Dievu bīties un tādai svētībai un gudrībai vispirms. Es uzskatu, ka ja ir Dieva cilvēks, tad viņam Dieva svētais gars uz viņu runā. Es jums to saku, es zinu, ka jūs to saprotiet. Un tad notiek, kas reāli notiek tas pats, kas notika ar izredzēto tautu. Mana tauta, pēc mana prāta, pēc mana nodoma, izredzēta, vadīta caur fantastiskiem brīnumiem. Un pēkšņi uzreiz ir gatava iet tur. Lūdzu, saprotiet pareizi, es atkal nemetu akmeni, es to ņemu kā piemēru, es nemetu akmeni uz kādu ebreju, uz jūdību tādu. Bet mēs taisam precīzi tos pašus variantus. Kad Dievs saka, pa kuru vietu, lai es tev situ? Kad tu beidzot sāk, tev tā galva jau ir kantaini palikusi. Bet pa kuru tu nesaproti to? Tad beidzot ir ko? Jāsūta ir kaimiņu valsts armija, lai pārmāca. Un man to ir diezgan grūti saprast un pieņemt, bet, protams, es to pieņemu. Dievs, tu to zini. Viņš ir tas, kas pasaka, redz, kur es caur to sodīšu savu cilvēku. Man to ir grūti saprast.
es lūdzu Dievs sodi viņu, kas lien mūsu zemē. Bet patiesība ir savādāk. Paga, tālu tu vispirms, vai tu esi sakārtojis attiecības ar Dievu. To es saku kā līdzību mūsu latviešu tautai, kura sauca Dievs palīdz mums. Tavs Dievs, tava zeme deg. Mēs kalposim tev. Un tagad viss vienalga. Pastāstiet lūdzu par šo organizāciju. Atvērts pārvaldības partnerība Latvijā. Kāpēc jūs tur vispār esat iekšā? Īsāk ir APPL, kā mēs to savās aprindās saucam. Man laikam ir tā, ka es nevaru ciest netaisnību. Un es skatos, ka manai mammai ir līdzīgi. Tāpēc man ir bijis viegli ar to sadzīvot. Un es arī esmu redzējis dažādas reakcijas attiecībā par to. Bet arī tur es esmu tāpēc, ka es redzu to netaisnību, kas ir. Un tā ir tā kā iespēja kaut ko darīt lietas labā. Protams, ir daudz biedrības, un tad ir jautājums, kāpēc tieši tajā. Bet interesanti ir tas, ka tas mūsu mentors un tāds galvenais tur ir Ivars Redisons, kurš arī ir bijis gan barikādēs, gan viņam ir sava pieredze. Ejam laikam ejot, tad viņš ir tāds ļoti pieredzes bagāts. Un līdz ar to viņš arī mums jaunajiem stāsta daudzas lietas, diezgan neskopojoties gan ar informāciju, gan ar pieredzi. Bet interesanti ir tas, ka ir grūti izturēt to spriedzi, to stresu un dzirdēt to visu un uzklausīt, ka tāda netaisnība ir, kas notiek, kā notiek, tad gribās vienkārši tam visam uzmest un aiziet prom. Jūs runājat par to, kas notiek Latvijā? Politiski, ekonomiski? Latvijā, jā, gan ekonomiski, gan politikā, jā, gan ar bankām, gan ar tiem pašiem kredītiem, visādas schēmas ir, jā. Tas pats visādas, kas ir bijušas afēras, sākot no valodas referenduma, beidzot ar visām izpārdošanām, Latvijas energo lietas un tā tālāk. Vienkārši to visu tā redzot, tad ir jāizdara izvēle, ko ar to iesākt. Jā. Jo neizdarīt izvēle arī ir izvēle. Es tā mēģinu dzīvot un arī saprotu, ka, ja es to zinu, kaut kā tā informācija ir nonākusi līdz manīm, es ticu, ka tas ir kaut kā Dieva ceļš man ir līdz tam vadījis, tad man ir tā kā atbildība, ko es ar to informāciju daru. Un kaut kādā ziņā es varētu teikt, ka tas ir daļai iesaistīšanās politikā. Un tu redzi abas puses, tu redzi tautas pusi, tu redzi politikas pusi, ekonomikas pusi. Un tad ir tāds, es uzskatu, ka es vēl mācos tos visus procesus, visas tās lietas, kas tur notiek, bet es domāju, neko nedarīt. Es tam neesmu īsti gatavs. Tā, es domāju arī, kur augs mani bērni, kur augs mani mazbērni. Un draugi, jā. Tad kaut kā, nezinu, to varētu saukt par cēliem mērķiem, varbūt kaut kā tā. Bet es nenoliedzu, ka arī daudz drosmi, vai katru dienu vajag drosmi. Jā. Ir dzirdēts, sākot no tā, ka draudu var būt kaut kur, jā, kāds fiziski, beidzot ar to, ka vai vispār es esmu tajā vietā, kur Dievs grib, lai es esmu, un tā tīri neizšķiežot laiku. Jā. Kas jums ir tieši konkrēti tā vislielākā netaisnība, kas jums sāp? Es zinu, ir daudz, bet viena no, neteiksim, vislielākā. Viena no ir, teiksim, ja gribat konkrēti, ir tīri. Konkrēti. Ko var skaļi nosaukt? Tiešām ir daudz lietas, kas sāp, un man liekas, ka viena no tādām lietām, kas ļoti, ļoti sāp, un tie ir Latvijas lauki. Tā kā es jau minēju pirms tam, man sanāk ļoti bieži braukāt apkārt, un es braukāju tādiem reģioniem, kas ir tālu no Rīgas un tepat Latvijā. Jūs prāt, kas tur ir netaisnīgi? Es braucu caur laukiem, un tu brauc caur ciemu vakarā,
kad nav vēl tur 9 vai 10 vakarā, ja, un nevienā mājā nedeg logi. Nu, varbūt tur vienā vai divos deg kaut kādi pāris logi. Un tu saproti, kad lēnām mūsu valsts izmirst, kad visu šīs reformas, kas tiek veiktas attiecībā uz laukiem un tā netaisnība pret lauka cilvēkiem, nu, tas man ļoti sāp. Ja? Un es neredzu nākotnē arī valstī kaut kādu plānu, kā attīstīt, kā celt šos laukus. Jā. Nu, tagad kaut ko par Latgali sāk plānot. Jā, manuprāt, ir pareizi Mārtiņš ieskicēja, kad man liekas, ka tā netaisnība ir tas, kad kaut kur augšā kaut ko dara un virza un pieņem lēmumus, bet neieklausās. Tā ir viena lieta cilvēkos, bet otrs arī nepaskaidro, kāpēc tas tiek darīts. Nav nekāda, teiksim, tāda analīze, kas ir visiem saprotama, un, teiksim, nav šī saruna un saruna ceļā, teiksim, nonāk līdz kaut kādam gala slēdzienam, kāpēc tas tiek darīts. Ja? Un arī, teiksim, netiek atbildēti jautājumu, kas ir varbūt tajā sērijā, kas ir konspirācijas teorijas, ja? Visādas aizdomas un kaut kādas politiķu pagātnes, ja? Kāpēc tas tā ir. Un nekas netiek atbildēts. Un ar to cilvēki jūtās, ka ar viņiem nerēķinās. Ja? Tā ir tāda viena no tādām netaisnības koncepcijām, kā mēs to redzam. Un ļoti daudz tādas lietas. Bet interesanti ir tas, ka darbojoties gan biedrībā un skatoties mazliet ciešāk, kas darās jurisprudencē un politikā, tad tā virspusēji skatoties, tā var nojaust apmēram, kas ir pa problēmu. Bet tur ir nepieciešams laiks, lai vispār saprastu to. Un interesanti, kad es arī ievēroju, un arī mans tas mentors Ivars saka, ka daudz no lietām tiek speciāli veidots, daudz lietas speciāli tiek sarežģītas, lai mums nebūtu laiks un pacietības to visu darīt un saprast. Un arī mūsu tā ikdiena, ko mums gan mēdī dara un visi stereotipi, kad visu kultivē uz to, lai tev zustu koncentrācija, teiksim, saprast lietas, iedziļināties, ja. Viss ved uz to, ka jābūt visam ātri, pieejam, vizuāli, ja? Tev nevajag neko mācīties. Ja? Un tas viss korelē ar to, ka cilvēki neiedziļinās, nesaprot, negrib saprast. Un arī tas, ja viņi jūt, ka kaut kur ir netaisnība, tā bezcerība tā pārņem, kad ir vieglāk laikam aizbēgt un to stresu nevar izturēt. Un es tā redzēju, jo daudz biedrībā ir nākuši, daudz ir aizgājuši. Arī mēs draudzē mēģinām par to runāt, tur ir līdzīga arī situācija, kad mēs tā kā stāstam to lietu, to redzēt, ka cilvēki tā kā mazliet baidās un arī daudz ko nesaprot un vairās no tā temata. Varbūt ir tāda sajūta, ka ko var darīt, bet man vienmēr ir atmiņā tad, kad apzaga pensionārs Latvijā. Katram paņēma nost, tur, es nezinu, 10, cik tur bija lati tajā laikā. Tad pensionāri, vecie ļaudis, viņi neatstāja to lietu. Iesūdzēja tiesā un dabūja valdību atmaksāt atpakaļ. Vislielākā netaisnība, ko es redzu pret veciem cilvēkiem, tīri bibliski. Ja mēs negodājam savu tēvu un māti, savus vecos ļaudis, tad mēs ilgi nedzīvosim šajā zemē. Sorry, tas ir rakstīts. Kas šobrīd notiek? Vau! 4000 atjēdzās pēkšņi, kad 4000 ir 5000 ir alga. Nu labi, lai tas būtu. Ja pensionāram, pieņemsim, būtu 1000 vidējais. Vidējais šobrīd ir, ja nemaldos, kaut kādas 200, 250, nu es kļūdos ciparos. Vidējais. Tas nozīmē, ka vienam ir 4000 pensija, un otram ir varbūt 70, 80, jau labi 120 pensija. Šeit šo kaut vai netaisnība, tā ir totāla netaisnība. Tagad ejam tālāk. Mēs gribam pateikt tauta, tautai pieder vara. Jā. Mums taču ir vara, ja? Labi. Mēs gribam pateikt, izrādās cauri no pagājušā gada janvāra ir vajadzīgs savākt cik tūkstoši, lai kaut ko ierosinātu, lai vispār pieklauvēt pie durvīm tiem lēmējiem, kad, ziniet, kaut kas nav taisnīgi.
Un mēs esam nolikti jau tādā līmenī, ka vispār krieviski ir tāds malčaits, latviski ir klusē, labi, klusē, stāv pie ratiem. Tas ir rupji sakot, stāv pie ratiem tauta. Tev mēs sēnāls esam atmetuši. Dzīvo, priecājies, ka tu vispār var elpot. Jau pacelsim nodokļus. Domā, jau tūlītās jau nav jauno nodokli. Jūs jau esat dzirdējuši. Jaunais nodoklis būs visiem autobraucējiem, lai speciāli maksātu bēgļu padarīšanai. Es esmu par to, lai cilvēkam palīdzētu. Bet ne jau to, ka vispirms uztais bardaku. Vārdu tiešām nozīmē Eiropā totālo. Tur pat varētu cits vārdus minēt, šoreiz neminēšu. Un pēc tam maksā par to. Mēs no tevis paņemsim naudu. Un mēs atkal nespējam pat pateikt, pagaidi, mēs neesam ar to mierā. Labi, mēs palīdzēsim to, ko spējam, bet nevis tā, kad obligāti tagad viss. Ziniet, tas ir apmēram tāpat, kā tas bija pēc Otrā pasaules kara. Komunisti šo te darīja. Pabīdies. Viņi visur tur darīja. Paskatieties, aizved latviešu, ne tikai latviešu, krievus, ukraiņus, visu Sibīriju. Sibīriešiem pateica, pabīdies. Redz, kur te dzīvos tas. Tev vēl viens stūrs ir, tad dzīvos tas. Šodien notiek precīzi tas pats. Finansiāli, ekonomiski, visādā veidā notiek precīzi tas pats. Mums tās brilles tiek uzliktas, pareizāk sakot, migli tiek plūst acīs, ka viss jau ir ok, brīnišķīgi, jā, mums ir jādara. Man patīk, kā pēc pusgada mainās retorika. Šiem pašiem valsts vīriem un sievām, kuri pirms tam, kā jūs tā uzdrošināties teikt, ka pret kaut ko, un tas viss ir apsveicams, ko dara Eiropa. Patiesībā tagad sāk teikt, nē, tas nekas nav apsveicams. Jā, bet redz, mēs reaģējam tikai tad, kad ir jau kaut kas salēs garām. Jā. Arī, jā. Teiksim, šīs parakstu vākšana, ir tāds interesanti, kad mēs jau 2. gadu vācam šos parakstus, un ir tāds novērojums, kad stāstam mēs cilvēkiem par to, kas tas tāds ir, tad cilvēki īsti neredz tādu, ka nekas jau nedeg. Var jau pagaidīt. Jā. Un, kad cilvēki reaģē, kad jau kaut kas jau... Neredz apdraudējumu. Jā, neredz apdraudējumu. Kaut gan mēs minam tos apdraudējumus, kas tie varētu būt, teiksim, jā, un ka tā ir tā drošības pilvens, iespēja, kā tālu tu saki, kad var pieklauvēt, jā, pie Saeimas durvīm un izteikt savu viedokli un kaut ko atcelt iespējams vai kaut ko samainīt. Jā. Bet... Labi, tagad jūs lūdzu abi jauni cilvēki, izstāstiet to, kas tad ir. Līdz šim bija vajadzīgi tikai 10 000 parakstu. Es ļoti labi atceros. Es pats esmu piedalījies dažādās akcijās, ir protestos, kur mēs esam vākuši un savācam 10 000, 11 priecīgi ķīpa ar visiem parakstiem, ejam uz attiecīgu institūciju. Gan esam gājuši uz ministra kabinetu, gan pie valsts prezidenta savā laikā. Tagad tas tad viss nav. Un tieši tā, jā, kādreiz tiešām bija šie 10 000, un tad bija savācot šos 10 000, jums iespēja pieklauvēt pie šīm durvīm un nolikt teiksim, šo savu sāpju uz izskatīšanu. Šobrīd tie ir 155 000, kas ir milzīgs skaitlis. Un, ja mēs ņemam tādu praktisku piemēru, tad, ja mūsu Saeima izdomā, pieņemsim tajā pašā Ogrē, ņemsim kā piemēru, izveidot atkritumu lauku, tad Ogres iedzīvotāji, kas varētu būt loģiski pret to, viņi var savākt tikai 30 000 parakstus. Respektīvi, viņi šo lēmumu vairs ietekmēt nav spējīgi, jo viņi nevar pat savākt šos 155, ja, jo pārējiem novadiem, varbūt ne novadiem pilsētā, ja. Pārējām blakus pilsētām ir vienalga, lai taču ir, ja. Un, ja viņi nevar savākt šos 155 000, jo tur ir aptuveni 30 000 iedzīvotāji, viņi nevar ietekmēt neko.
Un Saima vienkārši, labi, tas ir tāds... Bet 155,000 vispār ir sociālajā grupā kādi. Taču nav ne ārsti 155,000, ne skolotāji 155,000, ne kas nav. Nav. Tieši tā, nav Labi, grupas, tagad lūdzu sakiet pavisam skaidru, atvienojies valoda. Tātad vēl tas ir iespējams mainīt atpakaļ uz 10,000? Jā, mēs kā tauta, ja mēs saņemamies un par šo kopīgo lietu saprotam, tad jā, mēs varam atgriezt to līdz šī gada 18. septembrim, ir iespēja iet un parakstīties. Priecīgā vēsts ir tāda, ka mums sola, ka no 1. marta to arī varēs izdarīt ar internetā, ar bankas autorizācijām. Tā ir tādā ziņā solis pretī mums par šo lietu, bet es domāju, ka ir jāatmet visas bezcerība, visas vilšanās, kas ir bijušas pirms tam, balsojot. Es domāju, ka nav jādomā tā, ka mana balss nav derīga un ka viņam tā kā nav spēka. Ja? Es domāju, ka tieši otrādi, ka mana balss nozīmē, ir jāsaņemās, es piekrītu, ka ir jāsaņemās, jāieplāno dienā, jāatrod laiks. Šobrīd to var izdarīt pie notāra? Var aiziet uz pašvaldību, kur, teiksim, deklarēt dzīvesvietu. Tur arī var. Arī tur var aiziet, jā. Un CVK ir mājaslapā, ir gan konkrēti darba laiki, gan konkrēti cilvēki, kabineti, kur to var izdarīt. Jā, bet tīri tas mēs arī uztaisījām eksperimentu, pamēģinājām, cik tas laiku aizņem, samērījām visu, kā tas ir. Manā gadījumā tas aizņēma 1,5 stundu. Es, protams, arī izvēlējos nesu savu tuvāko iespējams vietu. Bet es arī pamēģināju sarunāt sev draugus, kā tas ir sarunāt draugus, parakstīties, jā, visu nosaukt to garo penteri, par ko ir parakstīties. Tāda vairāk tāda apgrūtinājuma. Reiz tas beigās rezultējās tajā, cik tu pats esi, cik tu izlēmi rīkoties. Man liekas, ka tīpaši mēs kristieši, jā, mēs varbūt skanam kaut kā dažādi, izveidojam kaut kādu labu priekšstatu par sevi, bet ja mums tā kā nogriezt uz skaņu nost, jā, un skatītos tikai, kā mēs rīkojamies, kāds lēmums mēs izdarām, tad šis ir viens, man liekas, ka no laikiem, kad vajag kaut kā reaģēt. Un tieši rīcībā tu parādi to savu gribu, mazāk runāt, vienkārši aiziet un parakstīties. Tagad cilvēks aiziet uz pašvaldību, tur, kur deklarējās, vienalga. Pašvaldībā jau arī pateiks. Un viņam tad ir jāsaka, es vēlos parakstīties par, ievadot savu balsi par, un tad sakiet to teikumu, kā jūs teicāt. Es no galvas jums nepateikšu tagad. Okay. Es pat nevaru viņu tā atcerēties. Vienīgais, ko es varu pateikt, ir, kad mēs viņu īsāk sakam par balsošanas likumu. Es vēlos nobalsot par, es gribu parakstīties par nobalsošanas likumu. Un tādā veidā tad, šis darbinieks atšķir vaļā divas vienīgās iespējas, par ko pašlaik ir iespēja parakstīties. Jā, tad viena ir Saeimas atlaišana, otrs ir šis nobalsošanas likums. Tad, tad pašlaik nav liela izvēle, no ka un tur diezgan labi var atšķirt. Bet lūdzu, nepievilieties klausītāji un skatītāji. Atlaižot Saimu, tas likums neatceļās. Tā ir atsevišķa lieta, nenodarbosimies ar to, lai viņi tur strādā, bet šeit ir par nobalsošanu par likumu, respektīvi par nobalsošanas likumu es vēlos parakstīties. Tieši tā. Par maiņu, lai mainītu atpakaļ uz 10,000 parakstu. Vai tas maksā naudu? CVK ir šis saraksts ar tām vietām, un tur ir klāt ir rakstīts, dažiem ir rakstīts, dažiem nav rakstīts, bet ir arī Rīgā. Man labi rekomendētais Brības iela 266, tur, teiksim, ir par velti. Tur arī ļoti pretīm nākošs personāls ir. Bet tādā ziņā ir ļoti dažādas cenas. Jā, Rīgas doma informē par to, ka visā Rīgā ir iespējams parakstīties un to izdarīt par velti. Nav nekāds papildus maksas. Tagad notiek brīnums, un tātad šobrīd ir jāsavāc 155,000 parakstu. Ja? Es pareizi sapratu. Jā. Notiek brīnums un ir savākts 155,000, 155,001
ar uzviju. Tālāk, kas tad notiksies? Ir cerība, ka tiek atmainīts, jeb tad tiek dots tālāk uz referendumu. Tā ir tā atšķirība starp, teiksim, mana balss, kur šī ir oficiāla procedūra, kas ir likumā, kur ir konkrēti aprakstīti soļi, un ka tur īsti izvēles nav, un tas process ir diezgan caurredzams. Mana balss ir vairāk tāds rekomendējuši status, un tad Saeima var izvēlēties, ko darīt ar to visu. Bet mūsu gadījumā, jā, ja mēs savācam šo skaitu, 1/10 daļu, tad tas nonāk Saeimā uz to, tā kā jāpieņem viņam lēmums, ko viņi ar to darīs. Vai nu viņi atceļ, tas ir viens, un otrs variants, ja viņi atsakās kaut ko tur darīt, tas nozīmē ir automātiski referendums. Un tad ir šis kvorums no visas tautas, ir lielā balsošana, kur cilvēki iet ar tāpat, ka tas bija Eiropas Savienībā un tad tālāk. Arī par valodas likumu. Jā, tieši tā. Un tad cilvēki balso. Tad ir referendums, jā, bet automātiski referendums nav. Un referendumu ierosina nevis cilvēki vai tauta, bet ierosina vai nu prezidents vai Saeima. Jā, tā vienkāršāk sakot, atceļot šos 155,000, paliekot uz šiem 10,000, tas ir veids, kā mēs tauta varam ietekmēt kādu lietu vai vismaz pacelt to savu balsi un pateikt, ka mums rūp tas un tas, mēs gribam, lai tiek mainīt tas un tas. Jo šobrīd mēs vācam tos parakstus un, protams, šis cipars ir milzīgs. Un, protams, reizēm nolaižas rokas, bet mēs ejam uz priekšu tomēr un cenšamies. Tieši tā, un jāatcerās, mums ir brīva valsts, un ja mēs tagad neiesim, tad ko tad? Tad, kad sāks sprākt kaut kas, tad mēs iesim, tad vairs nevarēs aiziet, tad varbūt vairs nebūs, kur aiziet. Man personīgi liekas, ka šī varētu būt viena no pēdējām mūsu cīņām. Es varbūt tā konkrētā detalizētāk nevar pateikt, kāpēc, bet tā ir mana sajūta. Ir tādi populāri pretargumenti, kad mēs nespējam domāt līdzi, mēs esam antiņu tauta un teiksim, esam muļķi, un tāpēc mēs nespējam pieņemt lēmumus. Bet tāpēc tā kā aizgāja no tiem 10,000 projām. Un liekas, ka tad nāks tur vēl citi, visādi vēl vienu valodu referendumu taisīs, vēl tur kaut kāds dīvains referendums. Bet interesanti arī tad, kad bija savā laikā, kad bija 1000 paraksti jāsavāc, tad tas bija kā tāds pirmais pārbaudījums, vai tevi vispār dzird tevi līdzcilvēki. Jā. Un es domāju, ka valodu referendums arī Latvenergo lieta bija tāda, kur mēs saprotam, redzam, ka cilvēki Latvija spēja domāt un ka viņi spēja norēģēt. Un līdz ar to, es domāju, arī ja būs kaut kādas muļķīgas lietas un kāds tur mēģinās provocēt to visu, mēs arī spēsim adekvāti reaģēt. Es domāju, ka uz tādu blefu nevajag pakļauties. Paldies! Es saku ļoti lielu paldies Andaram Ignacam un Mārtiņam Zēmanim. Paldies, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Cienījamie radioklausītāji un skatītāji, izmantosim iespēju. Tā ir Dieva žēlstības dota iespēja, ka mēs varam savā zemē pateikt to, par ko mēs domājam. Un šeit ne tikai pateikt, bet ar savu rīcību. Aiziet un nobalsot. Un pateikt, parakstīties es vēlos. Tas ir normāli. Mīļie, tas ir... Es teikšu tā, tas ir nenormāli, tā ir ņirgāšanās par tautu, ja uzliek 155,000. Man ļoti patīk, ka jebkuru pagastu, jebkuru pilsētiņu maziņu var pārvērst par miskastu. Jebkuru atkritumu. Piedošana valstiski, man pēkšņi vajag, un mēs to darām. Ļoti labs piemērs. Un mēs nevaram neko pateikt pretī. Tāpat laikā visur sludina tautai pieder vara. Būsim aktīvi. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un lai Dievs dod gribu iestāties par lietām, ko faktiski Dievs ir devis mūsu apsardzībā, jeb mēs esam tie sargi. Tāpat kā Ādamam lika sargāt dārzu, brīnišķīgi viņš to neizdarīja. Mēs arī tad nesargāsim. Nē, mēs sargāsim.
Lai Dievs jūs svētī, tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!